Kā jūtaties aptumsumu koridorā? Vai ir kaut kādas jaunas enerģijas, jaunas domas, varbūt kaut kāda notikumu gaita jauna ir ienākusi jūsu dzīvē? Parasti šajos periodos, kas mums būs līdz marta beigām, notiek kaut kas tāds, kas no iekšienes nāk, kaut kādi jautājumi par savu dzīvi, eksistenciāli jautājumi, domas par to, ko varētu uzlabot, kāpēc neesmu apmierināts ar pašreizējo situāciju, ko darīt tālāk. Varbūt arī ārējie apstākļi piespēlē kaut kādas situācijas, kur mēs izvērtējam savu dzīvi, attiecības, attieksmi, sevi. Un šodien es piedāvāju paskatīties caur 3 kārtīm jautājumu, no kurienes šajā periodā līdz marta beigām jums nāks zīmes ar atbildēm par kaut kādu jūsu jautājumu, kas kuram šobrīd ir aktuāls. Jūs varat padomāt par kādu jautājumu, ko jūs vēlētos atrisināt, vai, piemēram, kaut kas, ko jūs nevarat izlemt, tad kārtas jums dos atbildes, kur jums jāskatās, tātad caur kurieni atnāks zīmes un atbildes uz šo jautājumu. Šī mums būs 1. kārta, 2. un 3. Kura rezonē ir? Tad skatāmies. 1. kārta, šāda te. Jums atbildes šajā periodā par jūsu sasāpējušiem jautājumiem būs caur sapņiem vai tieši bezmiegu. Pievēršat uzmanību, kādas domas jums nāk prātā, tad, kad jūs nakts vidū pamostaties, vai nevarat aizmigt, vai pamostaties pirms laika, vai ir kaut kādas problēmas ar miegu. Un šīs te domas varbūt var pierakstīt, lai neaizmirstās. Tas varētu būt saistībā ar bailēm, jo šeit mums ir arī padoms no augstākajiem spēkiem. Ieskaties savās bailēs, padomā, kas ir tas, ko tu dari no bailēm, jo mēs jau veicam kaut ko, pieņemam lēmumus tikai balstoties uz 2 emocijām vai sajūtām. Vai nu bailes, vai nu mīlestība. Un tad apdomājiet, kāpēc jūs kaut ko darat no bailēm, vai tajās sfērās, kuras jūs esat sev uzspieduši kaut kādu baiļu dēļ. Tas varētu būt izdzīvošanas bailes, ka jūs ejat nemīlamā darbā, tāpēc, ka jums vajag naudu, lai samaksātu visus rēķinus. Skatieties zīmēs savā zemapziņā, sapņos un naktī, kādas jums nāk idejas, kā to varētu atrisināt un mainīt situāciju uz labo pusi. Otrā kārts mums ir šāda. Jūs savukārt šajā periodā ir liela iespēja, ja jūs skatīsieties un interesēsieties, jūs saņemsiet atbildi caur garīgumu. Tā varētu būt garīgā literatūra, tas varētu būt kāds garīgais skolotājs. Vispār šī kārta ir priesteris. Ja jūs esat ticīgs cilvēks, tad varbūt, ka tā ir Bībele vai baznīca vai jebkāda cita garīga mācība. Tā var būt meditācija, ka jūs mēģināt saklausīt savu sirdi, kas jums nāk, kādas atbildes jums nāk par jūsu jautājumiem vai situācijām klusuma brīžos, tad, kad jūs savienojaties ar savu dvēseli, ar savu iekšējo balsi. Tātad no garīguma puses skatieties, meklējiet zīmes un atbildes uz saviem jautājumiem un savām situācijām. Varbūt, starp citu, jums jāatnāk pie manis uz tāro konsultāciju, jo tāro ir augstāko spēku balss, kur var uzdot jebkāda veida jautājumus un saņemt ļoti plašas atbildes un ļoti precīzas. Un 3. kārta ir tie, kas izvēlējās šo. Jums atbildes šajā periodā līdz marta beigām nāks no bērniem vai bērnības. Tad kaut kas saistīts ar bērnību. Varbūt, ka jūs aizbrauksiet uz bērnības mājām vai satiksiet kādus bērnības draugus, kas jums kaut kādu ideju pasviedīs vai caur sarunām ar kādu no pagātnes vai no ģimenes, kaimiņi, radinieki. Tātad tas var būt jebkas, kas ir atnācis, parādījies šajā periodā no jūsu pagātnes, ka tas varētu nest jums kaut kādu domu, zīmi vai enerģiju, kas nesīs pēc tam labvēlīgas pārmaiņas jūsu dzīvē, vai jūs pēkšņi atkārtīsiet, jā, pareizi, kāpēc man tas neienāca prātā, pēc ieklausties to cilvēku balsīs vai kaut kādās zīmēs, kas jums nāk atgriežoties bērnībā. Tas arī varētu būt caur domām, caur atmiņām par bērnību vai kaut kādiem bērnības notikumiem.
Nu, lūk. Ceru, ka katrs saņēma atbildi un atcerieties tātad nakts, sapņi, garīgums, garīgā literatūra, garīgie padomdevēji un bērni, bērnība, kaut kas no pagātnes. Ja jūs vēlaties pieteikties pie manis uz konsultāciju, tad to jūs varat darīt rakstot man pa tiešo vai caur manu mājaslapu, ko varat atrast manā profilā. Tad dianaskursi.online. Tur var aizpildīt kalendārā, izvēlēties laiku, kurš jums der, vai rakstīt man pa tiešo, kā jums ērtāk. Nu tad, lai jums harmonisks šis te laiks, kas daudziem var būt turbulents, dzīvojam to skaisti, ar baudu un prieku un ar maksimālu labumu, lai mums atnāk atbildes uz mūsu jautājumiem un neskaidrībām. Tā!